Jā, nu sveiki visiem, nu tiešām prieks. Nu kā lai saka, nu laikam jau tā kā redzamākās lietas, kas mums bijušas ir, tās arī cēsīs ir bijušas, jā. Labs jautājums, bet man liekas, ka 10. Man liekas, ka bija tā, kad 8 sezonas bija tā kā tiešām, nu mēs kaut kad pie brāļa servisā tur, nu Garžiņā spriedām. 8 sezonas mēs nobraucām tā kā visu laiku ieskaitē. Un tad pirms tam jau 2 mēs tā kaut ko braucam nebraucām, bet kopā tā varētu būt 10, jā. Nu, man jau liekas, kad man sanāca, ka tas Cēsu rallijs, tas 2008. Gada bija. Tad gan man nebija Aigars blakus tajā reizē, bet jā, es teikšu 2008. gads. Es vakar atradu kladīti, kad es vispār 8 gadus neesmu vispār sēdējis blakus. Un bija Emīlam pēdējo reizi, es Igaunijā esmu sēdējis blakus. Jo mēs meklējām pierakstu kladīti, jo Dīdzītis nevarēja atcerēties, kā būs jābrauc, kā jāpieraksta trase, bet es neatradu. Jā, nu, te ir pateicoties Mārtiņam Ločmelim, kas savulaik nopirka mūsu Mitsubishi, jā, pirmo mašīnī sporta. Nu, un pat cik mēs ar to Subaru tā kā, nu jā, visu to laiku pēc tam braucām. Nu, un tad mums gan bija tikai 2 durvis, šitam ir 4, bet es domāju, tas ātrumu nemazinās. Un šitam ir laikam 2 cilindri vairāk. Jā, īstenībā pareizi. Tā kā varētu teikt, ka viņš gandrīz ir pa 1 litru vairāk nekā mums bija. Jā, precīzi. Nu, sajūtas, protams, ka divējādas. Pirmkārt jau ir, mums šoreiz tās uzdevums pilnīgi cits, jā. Mēs būsim 0 ekipāži. Nu, pat tā nevarētu teikt, ka pilnīgi cits arī tā 8. gadā bija tāds pats, jā. Bet, nu, par to braukšanu ir tā, ka, nu, nav jau kādu brīdi braukt. Kā nu būs, to redzēsim. Būs labi. Vēlme ir. Tas skatīsimies. Tiekamies Cēsīs!